Latvijas publisko 35 gadu jubilejas pasākumā 4 cēlienos, 2. cēlienā jums sev atrādīja senioru teikoku feju vadītāja Irēna Čēvi. Kaut kad, vai kā tu tur teici, cik es tos gadus? Es gan atļaujos teikt, kad es te biju 8 grūtus darba gadus. Un es tagad gribu, lai pie manis nāk tie jaunie 2 blondie kungi. Abi laimoņi. Nu, paskatieties, kad mēs vēl tik jauni un skaisti būsim. Nepavēlti ir teiciens. Es neatceros, kurš to ir teicis, bet ir teikts tā, ka katrs cilvēks ir tik jauns vai vecs, kāds ir viņa dvēseles stāvoklis. Un zināt, kā bija man jau iepriekš, bija ļoti smags priekšnieks, Dr. Laucis, bet paldies Dievam, viņš bija viens, gan grāmatvedis, gan priekšnieks. Te man bija 2, gan priekšnieks, gan grāmatvedis, un ar abiem bija jātiek kārtībā. Un tad jau es kaut kā ar to pirmo priekšnieku mācīdamās drusku biju jau piešāvusies kā vajag. Tad, kad es netiku ar priekšnieku galā, tad es gāju pie grāmatveža. Grāmatvedis bija vienmēr, un arī vēl tagad, nu kluss, mierīgs, ar smaidu, pat tad, ja viņš nedeva naudu, es pēc tam izdevu. Bet viņš nekad neklaigāja, nekad neko tur. Es saku, nu, grāmatvedi, tur priekšā mums tas, nu vajadzētu tik un tik. Pie priekšnieka bija, es saku, nebija, baigi daudz vajag. Viņš saka, labi, atstāju, padomāšu. Tad es zināju, ka viņš aizies pie priekšnieku un abi vienosies. Un viņš ir kārtībā. Es saku, kā atklāts cilvēks, ka tad, kad tu sāki strādāt, es domāju, lai Dievs tev stāv klāt. Bet par cik es viņam arī ticu, mans lūgums ir izpildījies. Dievs tev ir stāvējis klāt, tu esi audzis, ne tikai garumā, bet ļoti tu esi audzis. Darba ziņā, tev gan arī bija superīgi skolotāji, un atkal es gribu atgriezties pie savas domas un pārliecības, ka cilvēks var beigt 5 augstskolas, bet ja viņu šī lieta neinteresē, ja viņš nav sācis strādāt un pārliecinājies par lietām, tad tiem diplomiem nav nekādas jēgas. Veiksmi tev un aicinu man pēc 5 gadu arī vēl.